Brewers going. As you can see the number. Dump it in. Does it back. Good support. There's a Columbus Blue Jackets šitā te uzvarēja Montreals Canadiens 10-0. 10-0. Es domāju, ka bija vērts šitā arī sākt mūsu hokeja piekdienu. Un šitā varētu Dinamo nākamreiz spēlēt. Jā, nevis iemest pēdējā sekundē, bet iesmest 10, tā lai jau pēdējā sekundē ir skaidrs, kurš ir uzvarējis. Bet, ja mēs turpinam par NHL, tad Girgensons iemeta vienu golu, un šitā neiemeta vienu golu. Tātad viņam ir viens gols. Porziņš 7 devoja. Tātad, Bishops, kurš spēlē tavos Lightningos. Manos Lightningos. Jā, tas, kur tu teici, ka viņi uzvarēs kausu šogad iespējams. Palika bez 2 zobiem, jo... Ko jo? Par ripu pa zobiem? Palika bez zobiem. Nevis jo. Nevis ar ripu, bet viņam pat bija ķiveri galvā. Nu jā, ķiveri izdauzīja. Ar ķiveri izdauzīja Maple Leafs. Hokejists viņam zobījus. Es nesaprotu, kam tās ķiveres, ja caur viņām tāpat zobus var izšķaidīt. Tātad, atceries, ka mēs pagājušajā nedēļā tur ķipa visi teica, neviens neteica. Visi teica, ka mēs tur baigi, jūs tāpatās tur simulējat, ka jūs zvanat šitam te Crosbyjam. Pagaid, mēs esam sarunājuši interviju ar vienīgo Crosbiju. Un Ritvars ir dabūjis viņa numuru, mēs tūlīt zvanīsim, mēģināsim saprast, Tev skaņa izslēgt? Hokeja piekdienas lielā. Okay. Hello! Hello! Paiediet, sev kāda savienojumā problēma. Crosby, man, do you actually like hockey or you are doing it just for the money? There, I think I'm totally invested in that. I think about hockey a lot. I love the game. I'm around it a lot, whether it's in the rink or your training, that kind of thing. That's a good answer, Yes, actually. That's a really. pretty good answer. Yes. Yeah. You're really smart man. No, Okay. he probably has a... You Crosby. have one more. Crosby. We have one more two questions. How do you feel on the ice when your fans are cheering you on? You're on the water. The weather's great. It's just something different, but I enjoy it. There are nights where you get shut out and you still love coming back, so it's fun to be out here. Yes, Nice, Crosby. Nice. And the last question, I know you want to sleep now. Crosby, when do you watch hokeja piekdiena? Either on the weekends or at night or something like that. Okay. Have a nice sleep. Bye. Bye. Redziet, viņš ir mūsu draugs. Un draugiem nekad neatsaka. Tas tā būs beidzot par NHL. Paldies Sidnijam, ka viņš veltīja mums savu dārgo miegu. Redziet, cik viņam hokeja piekdiena svarīga. Cik tev hokeja piekdiena ir svarīga? Labi, turpinam par KHL. Dinamo kādu laiku atpakaļ, senos laikos 2 nedēļas atpakaļ, sāka savu zaudējumu sēriju. Bet viņi zaudēja 8 spēles, un tad mūsu vadībai atnāca čakra vaļā. Viņi saka, saucam Sandi Ozoliņu atpakaļ, jo tad, kad viņš bija, mēs uzvarējām. Ok, no problēma. Sands atnāk, un viņi arī uzvarēja. Bet kā uzvarēja? Tik seksīgi. Minskas Dinamo 3-3. Pēdējā sekundē mēģi tāds, kāpēc, lai es neiemestu un nepaņemtu 3 punktus, un hujaks! Un uzvar. Tātad ļoti skaisti uzvar, manuprāt. Prieks, ka ir piesaistīti forši speciālisti, kā Sands Ozoliņš, jo pat ja viņš nezina, varbūt kaut kādas strateģiskās, viņš būs, manuprāt, tāds papildus spēks uz soliņa, kurš stimulēs komandu spēlēt labāk. Gaidam rezultātus. Par playoff es personīgi vairs nesapņoju, bet shit can happen. Vai jūs atceraties tās reizes, kad nebija pat diedomu, kad Dinamo tiks plēkā? Nē. Tagad mēs sāksim par šitiem te. Viņi vairs šitādās formās nespēlēs. Ko, ne? Viņi tagad spēlēs ar tekstu virsū. Microsoft. Jo viņi dabūjuši jaunus sponsors no... Ko tu dari?
Neko viņi nav dabūjuši, bet viņi beidzot puikas ir dabūjuši šitādu TV burtiņu, bildē var apskatīties. Seksi. Viņi cer, ka viņiem būtu liels krūtis, bet viņiem ir tikai muskuļains krūtis. Latvijas izlase ir tikus pie jaunām formām. Cerams, ka šīs formas beidzot nesīs mums kādu medaļu. Latvijas hokeja virslīgai iespējams pievienosies komandas no Lietuvas vai Igaunijas, kas ir labs paplašināšanās solis, jo beidzot arī Kurbadam beidzot būs ko uzvarēt. Jā. Citus. Nav jau gluži Ķīna, kumluņas, Red Stars, bet mums pašiem savi kumluņi. Tomēr Malski ir skaisti celt kopējo Baltijas līmeni hokejā, jo viņiem jau savādāk nav ko sacensties. Viņi savā mazajā tur tajā putrā kuļās, un tagad viņi var ar lielo, slaveno Latvijas izlases spēlētājiem arī mazlietiņu. Ceru, ka arī jums viss ir super dzīvē. Pašērojiet šo te video, ja mēs gribam, lai kāds arī mūs skatās, nevis mēs par tukšot runājam. Like, share un subscribe. Subscribe, lai nepazaudētu. Lai subscribe. Uz redzēšanos.